Labdien visiem! Atkal mēs esam Sija Kalnājos, Rapšos, un šodien ir paaicināts pie mums viens no BASFO speciālistiem, Ingrida, kas šodien arī pastāstīs nedaudz vairāk par mūsu portfolio esošajām BASFO šķirnēm. Ingrida, lūdzu, pastāsti, kas notiek Latvijā, kā izskatās sējumi, un ko redzot šeit, tu varētu arī bišķi parekomendēt mūsu saimniekiem. Jā, šis pavasaris ir bijis, kā es teicu, baigais izaicinājums, jo tāds sausums mums sen nav piedzīvots, kāds bijis šī gadā. Rokam ārā auga, un tad arī par viņiem runājam, un pāris vārdu par šķirni. Es tev piepalīdzēšu. Cik ar visam saknēm sanācis, zeme ir sausa. Jā, un šajos sausajos pavasaros, jo īpaši ir liela nozīme sakņu sistēmai. Un tad mēs arī redzam, kā rapsim tad saknīte ir attīstījusies. Šeit viss ir kārtībā. Ja? Mēs redzam, ka miecakne ir skaisti gājusi dziļākajos slāņos, vai ne? Un līdz ar to arī augi varēja uzņemt visas barības vielas, un to jau mēs arī redzam šeit pēc auguma, ka augs ir smuki attīstījies. Ja mēs runājam tieši par 1310, tad tā ir šķirne, ko mēs arī iesakam sēt optimālos un vēlos sējas termiņos. Ar šīm ātraudzīgajām šķirnēm panākam, kad viņas mazāk tiek inficētas no tām slimībām, kur ierosinātāji atrodas mums augsnē, jo mazāks ir tas veģetācijas periods līdz ziemošanai, arī kaitēkļu bojājumi ir mazāk. Un pēdējos pētījumus, ko es lasīju, ko zinātnieki ir atklājuši, ka mums ir arī jāmēģina tas rapsis rudenī maksimāli noturēt 6 lapu stadijā, jo šī attīstības stadijā augam arī veidojas tie skaistie sānu dziļumi, aizmetnīši, jo mēs ilgāk noturēsim 6 lapu stadijā, jo vairāk pumpuru pēc tam arī pavasarī attīstīsies. Tā kā mums ir jādara viss maksimāli, lai rudenī augi nepāraugtu, ne arī būtu mazāk par tām 6 lapām. Kas notiek, ja, teiksim, tas sakņu kakls ir pārāk garš, jā, vai tas ir risks tam, kad pavasarī, pieņemsim pie sliktiem ziemošanas apstākļiem, arī tie zari būs, kā lai saka, nokancelēti. Protams, ja mums augšanas centrs sāk stiepties rudenī jau uz augšu pacelties, tad tas var ietekmēt augu pārziemošanu. Bet ja mēs atgriežamies pie šķirnēm, ko mēs darām, mēs visas šķirnes vismaz 2 gadus sējam skarbos apstākļos Igaunijā un arī Latvijā, lai vēl vairāk redzētu, vai viņas piemērotas mūsu apstākļiem. Mēs pat attieram no sniega, skatāmies, kas būtu, ja būtu bijis kailsals. Bet par 1310 nevajag uztraukties. Šī ir pārbaudīta šķirne, viņa nav jauna šķirne. Tad visi arī audzētāji, kuri skatās un meklē kaut ko stabilu, nevis izaicinošu, es teiktu, ar 1310 nevar iekrist. Man ir tāds standarta jautājums. Pirmais ir, protams, ziemcietība. Nākamais, vai tavas šķirnes attīstās vai atkopjās vasarā. Un, protams, pēdējais, kā tu viņus raksturo tieši ražas ziņā. Ar ziemcietību viss ir kārtībā. Sējot Invigor šķirnes varam gulēt mierīgi, jo mēs esam viņus pārbaudījuši pat ļoti skarbos apstākļos. 1310 ir šķirne, kura nav steidzīga pavasarī. Un tas ir ne tikai 1310, tas pats ir arī par Clearfieldu 1266 CL. Mūsu stratēģija ir, ka mēs skatāmies vairāk uz tām šķirnēm, kuras pavasarī attīstās nesteidzīgi, bet toties vairāk arī savu spēku ziedo sānu zaru attīstībai. Visas mūsu šķirnes satur tātad RLM7, tātad izturība pret pomozi,
mēs arī tagad pievēršam uzmanību, cik viņas ir izturīgas pret verticilāro vīti. Un līdz ar to tie augi spēja arī skaisti un labi attīstīties. Mums ir dažādas šķirnes, tāpat kā dažādas ir prasības no audzētāja puses. Ir šķirnes, kuras ir orientētas uz augstražīgām šķirnēm, bet ar ko ir jārēķinās audzētājiem, ka šīs augstražīgās šķirnes būs arī prasīgākas, jutīgākas pret dažādiem laika apstākļiem. Un šeit ir jāizvēlās, kuru šķirni tad labāk mēs audzējam. Vai šķirni, kam ir stabilas ražas, un 13-10 būs no tām, kam ir stabilas ražas. Tāpat arī Clearfields 1266. Vai nu mēs riskējam un skatāmies vairāk uz tām augstražīgajām šķirnēm, bet tad mums ir arī jābūt gataviem, ka mēs visu viņu nodrošinām. Tā, mēs esam atnākuši arī līdz tām Clearfield rapsim. Izplasuši vienu augu, jā, un mēs uzreiz arī redzam, ka tur tik milzīgā platība ir atbrīvojusies. Tad arī Clearfieldam tiem ir droši vien fantastiskas kompensēšanas spējas, vai ne? Redzam, ka arī augu skaits nav sabiezināts uz 1 kvadrātmetra, tad augam ir kur veidot skaistus šos sānu zarus, un viņš ļoti skaisti spēja kompensēties. Tāpēc nevajag uztraukties, ja augu skaits ir mazāks pār tiem 20. Te skaisti arī var redzēt, vai ne? Viņš forši kompensē ar šiem sānu zariem, un viņam ir, kur viņus attīstīt. Ja būtu augi viens pie otras, tad viņi tā arī stāvētu cieši viens pie otra un būtu tikai centrālais dzinums. Arī pastāstīt galvenā ideja un galvenie plusi lietojot šis konkrētas šķirnes. Runājot par 1266, arī sējam optimālos un vēlos sējas termiņos. Ja mēs sēsim agros, ko, protams, mēs varam darīt, tad mums ir atkal jāskatās, lai augi nepāraug. Ja mēs runājam par ražu, tad selekcionāri sen jau mums piedāvā šķirnes, kur tas ražas potenciāls ir ļoti liels. Jebkura šķirne ideālos apstākļos spēj izveidot ražu 8 un vairāk tonnas. Bet šeit ir jautājums cits, kā visā mums tehnoloģijā, ko mēs veicam rapšu augiem, kā tas atsaucās un cik mēs ražu pazaudējam no sējas laika līdz tam brīdim, kad mēs braucam ar kombainu. Paldies tev, kad atbrauci uz šo pošo lauku. Lai to praža. Audzēt un augt.